man uz galda ir salīdzinoši jauns produkts, kas ir ļoti mulsinošu nosaukumu. Saucās produktiņš Workflow un ražo viņu Lexar. Tas ir Lexar Workflow, latviskojot tā ir darba plūsma. Kas ir darba plūsma? Idejiski šis ir paredzēts foto, video un visiem vizuāļiem, kas darbojas ar lieliem datu apjomiem. Respektīvi, jums ir atmiņas kartes dažādu tipu, man arī ir pamatā SDXC, tas ir CF Express, Tape A, Tape B un tā tālāk. Tātad dažādi veidi atmiņas kartes. Manā praksē ļoti liela sāpe ar visām šīm atmiņas kartēm ir atrast labu, karšu lasītāju. Un es to saku kā, cilvēks, kas ir ikdienā dzenājis lielus datu masīvus. Pieņemsim, ja jums ir visu dienu filmēšana, tad dienas beigās ir jāpārkopē normāls terabaits datu kaut kur uz datoru, tas ir jāsaglabā. Reizēm tas ir no cietā diska, kas ir forši un ērti un ātri. Man ļoti patīk SSD cietie diski, dažādi ražotāji, ar kuriem var datus ļoti ātri pārpūst, pārdzīt uz datoru vai uz glabātavu. Bet, ja jūs filmējat ar 4-5 kamerām, jums ir atmiņas kartiņas 5-10 vairāk, kuras ir jāsakopē, un uz nākamās dienas filmēšanu vai fotografēšanu visiem datiem ir jābūt datorā. To sapratīs ik viens profesionāls, kas ikdienā strādā, kas fotografē kādas piekdienas, sestdienas un varbūt vēl svētdien kādu pasākumu. Tātad dati bieži vien ir jāpārdzen ļoti ātri. Tad, kad mums ir laiks, nekāda problēma, ieliekam kompītī, gaidam, kamēr viņš tur kopējas, dzeram kafiju, ēdam pusdienas, cepam gaļu, viss kārtībā. Bet ir reizes, ka tie masīvi datu apjomi ir lieli un to vajag izdarīt ātri. Manā praksē ar atmiņas karšu lasītājiem ir bijusi diezgan sāpīga, jo parasti datoros iebūvētie karšu lasītāji ir visai lēti. Man iMac lielajā datorā bija ļoti labs karšu lasītājs SDXC kartēm, tikai un vienīgi nekam citam, bet tas karšu lasītājs saplīs apmēram pusgadu lietojot datoru. Nezinu, kāpēc portatīvajam MacBookam viņš gāja ilgāk, tas bija salīdzinoši labs risinājums, bet arī tikai mazajām kartēm. Ja jūs filmējat, piemēram, ar CF Express, kas ir loģiski lielāks apjoms, lielāks ātrums, tad jums varētu būt vajadzīgs kādi citi karšu lasītāji. Un tad sākas meklēšana. Nopērkam karšu lasītāju, izrādās, ka tas ir USB 2 un ir paredzēts tur, amatieriem un tā tālāk. Tad nopērkam vienu labāku, kurš tā kā iet, tā kā neiet, nevar saprast. Un tad beidzot es esmu atradis karšu lasītājus, 2 gabalus, pagaidiet, parādīšu. Lūk, šis ir SanDisk ražojums, tāds universāls brīnumiņš, kas ir paredzēts CF kartēm, lai kas arī tas būtu. SD un SD mikro kartēm maksāja savus 80 €, bet dara savu darbu, pagaidām ļoti labi, ļoti ilgi un ļoti stabili, tad uzticama lietiņa. Tad ir Lexar ražojuma šāda kastīte, kas ir CF Express Tape B kartēm, un Tape A kartēm ir kaut kas līdzīgs. Šiem ir plusiņš tas, ka šīs jau atbalsta USB Type-C, tātad lielāks datu pārraides ātrums jau standartā stipri lielāks. Šis brīnums vēl ir USB Type-B, attiecīgi būs lēnāks, bet šīm kartēm principā pietiek. Maksimālais ātrums, ko no šiem abiem diviem var dabūt, tūlīt paskatīsimies. Tātad šeit man ir arī Lexar. Es izmantoju daudz Lexar lietas, jā, godīgi, bet tas ir reāli no kastītes paņemts. 256 GB, 270 megabit sekundē karte, kas ir principā ejošā lieta, ar ko es ikdienā arī diezgan daudz strādāju. Un es izmantoju Blackmagic Disk Speed Test programmiņu, kas parāda ļoti smuki, cik tā karte spēja izturēt gan rakstot, gan nolasot. Un šis dod konkrēti labu rezultātu. Kā jūs redzat pēc fakta, rakstīšanas ātrums ir kaut kur 140, 147, 150 megabaiti sekundē. Kas ir it kā ok, tas īsti neatbilst. Tas atbilst patiesībā specifikācijai, jo lasīšanas ātrums kādam ir pie 200, varbūt pie 200 megabaitiem sekundē, kas tomēr ir tā kā zem tā, kas ir rakstīts uz kartes, bet šis ir reālais tas, ko mēs varam dabūt ārā. Kāpēc tas atšķiras? Tāpēc, ka uz kartes norādītais ir tas, ko tur pati karte, bet, kā es teicu, vājais punkts bieži vien ir karšu lasītājs. Šai gadījumā lasīšanas ātrums ir 200 megabaiti sekundē, kas manā gadījumā ir puslīdz pieņemami, puslīdz ok. Bet paskatīsimies, ko mēs varam dabūt ārā ar šo Lexar CF Express Type A karšu lasītāju. Tātad šis ir USB Type-C, tātad atbalsta Thunderbolt pieslēgumu. Tātad redzam, ar šo lasītāju es dabūju 370 kaut kur megabaitus rakstīšanas ātrumu un ļoti smukus 680, 700 gandrīz
680 MB lasīšanas ātrumu. Tas ir 3 reizes, bišķi vairāk, 3,5 reizes vairāk no šī lasītāja es varu dabūt datus ārā. Nu, faktiski līdz pat 700 jau uzkāpi. Tātad šis ir reālais, ko mēs varam dabūt. Kaut gan uz pašas kartes ir rakstīts 1700 read un 1500 MB write. Tātad reāli apmēram pusi no tā, kas ir uz kartes. Protams, kamera jums rakstīts daudz lielākā ātrumā šo visu iekšā, un tas viss ir reāli, bet es runāju par faktisko ātrumu, ko mēs varam dabūt no kartes datorā. Tātad, cik ātri paies laiks, kamēr es to visu sakopēšu. Nu, lūk, un tagad tās ir lietas, ko es lietoju šobrīd, divas ejošās lietas, ko es lietoju šobrīd. Šis ir jaunums, un tāpēc taisīsim šo vaļā, paskatīsimies, ko tad viņš mums piedāvā. Kastīte ir ļoti smuka, un iekšā arī ir ļoti smuka, jauka kastīte, kas atgādina principā NASu, tātad Network Access Storage. Mums ir vienkārši 6 sloti, kuros mēs varam ielikt iekšā standartizētas lietiņas, bet pēc brīža. Tagad te ir arī ļoti smuki sapakots viss šis workflows iekšā, un te ir kur ir smuks vāciņš, ja, un tā tālāk. Mums ir baroklis šim pasākumam. Tātad viņš mums barojas no strāvas, adapterīšu, un pati svarīga, pati dārgākā lieta šai kastē ir Thunderbolt kabelis, kas pat nav metrs, bet nav metrs. Nē, noskauduši mazliet. Bet šis ir Thunderbolt 4 kabelis, kas nodrošina super labu lielu datu pārraides ātrumu. Tātad pie elektrības mēs tūlīt kaut kādā veidā piedzīvināsim klāt. Šādi. Super forši. Nu, lūk, tagad svarīgi, kas ir neapjūt. Es pats ilgi pētēju šo visu pasākumu. Šeit mums ir tātad ikoniņas Power In un Thunderbolt un dators ar Thunderbolt. Tagad visi šie porti, jūs baigi labi neredzat, bet ticiet man, redz, kur ir. Tātad visi porti ir USB Type-C. Bet, kā jau visu USB savietojumības lietu tā problēma un stulbums manā valodā izsakoties, ir tas, ka visi USB Type-C ir vienādi pēc skata. Mēs paskatāmies, tas ir vai nu telefona lādētājs vai Thunderbolt kabelis, viņi visi izskatās vienādi, bet viņiem katram ir sava specifika, un ja jūs iegooglējat Type-C, USB Type-C specifications, jūs dabūjat milzīgi palagu ar to, kādi visādi veidi varētu būt. Un arī šeit barošanas vats, man arī ir Type-C, un šis ir Thunderbolt kabelis, kas ir uz datoru. Lai pateiktu korektāk, kāpēc šis ir īpašs, šis maksā aptuveni 120–150 eiro. Šis gabaliņš maksā 120 eiro vats, tāpēc, ka šeit ir milzīga datu pārraides ātruma iespējamība. Šis ir strāvas vats, tātad tas arī maksā kaut ko, bet viņš nepārraida datus, šis pārraida tikai elektrību. No vienas puses standartizēts Type-C standarts ir forši, ir labi, tas ir viens kabelis, bet tātad šeit mums ir 3 porti, un vienā mēs drīkstam pievienot tikai un vienīgi elektrības kabeli, pretējā gadījumā visticamāk te kaut kas nokūpēs, nosils, to mēs negribam, ja? Tātad viens ir barošana, otrs ir Thunderbolt, un pa vidu mums vēl ir tātad zibens ar datoriņu, tāda ikoniņa, kas apzīmē to, ka mēs šeit varam pieslēgt papildinājumus, piemēram, kaut kādus cietos diskus, vēl kaut ko, kas tā kā strādās caur šo kasti. Bet tīrais Thunderbolt kabelis ir tātad šis uz datoru. Nu, lūk, es tagad pieslēdzu pie datora. Pilnīgi nekas nenotika, viņš mazliet ierūcās, tur ir ventilators. Priekšējā panelī mums ir vēl Type-C un parastais Type-B USB pieslēgums, kur mēs arī varam pieslēgt diskus un pieslēgt kaut kādu kartiņu. Tas arī viss, tātad šis ir savienots ar datoru. Mazliet piezīme, ja jūs izmantojat datoru, kas ir tā kā Windows sistēmas, kur parasti nav Thunderbolt sistēma, iespējams, ka reizēm ir, bet man liekas, viņi saucās savādāk. Es šajā gadījumā izmantoju pavecu iMac, lai testētu šo, bet iMac ir ar SSD diskiem un tā tālāk, tātad es pieļauju, ka ir sistēma, kas var dabūt labāku ātrumu. Es neesmu mēģinājis, es neesmu mērījis, ko šī ierīce man dos, ko es tur varu dabūt ārā, bet man tas ļoti interesē. Un tagad mēs ķeramies pie paša workflow. Tātad šajā kastē jūs varat iespraust moduļus dažādām atmiņas kartēm. Moduļi šis ir CF Express Type-B, tātad precīzi šīm kartēm, un kas ir forši modulītis, ir absolūti un tātad unikāls, standartizēts visām šīm sistēmām. Un šeit man ir tātad
SD UHS2, tātad SDXC, te man ir 2 terabaita cietais disks, CF Express Type A, un vēl man ir 4 terabaita cietais disks, bet to es vēl netaisīšu. Ja, tātad faktiski šos jūs varat nopirkt visiem atmiņas karšu veidiem un dabūt iekšā, tātad, ko jūs gribat tai savā datorā. Tagad pirmā lieta, ko es gribu izmēģināt, ir šis CF Express Type B karte. Un tātad visi šie gan cietie diski, gan atmiņas karšu lasītāji ir absolūti viena dizaina, vienas formas, un te galā vienkārši ir USB Type-C pieslēguma vieta. Ko jūs varat izmantot arī, protams, ar parasto kabelīti, un arī šiem līdzi nāk 40 gigabit sekundē kabelītis, kas arī maksā naudu. Tātad jūs viņu varat izmantot arī bez workflowa, vienkārši pa taisno pie datora. Bet tas ir mazliet mesī, jo visur ir vadi, un jums laik ir jāmeklē brīvs ports. Šis aizņem vienu Type-C portu, vai Thunderbolt, vai kaut kādu parasto, kas jums datorā, un liekam iekšā. Kādā virzienā pilnīgi vienalga, jūs vienkārši ieliekat viņu brīvā slotā, klikt iekšā, iesdegas priekšā lampiņa un paskatīsimies, ko tad mēs no šī tagad varam dabūt. Reālā laikā skatāmies 370 write speeds, kas ir stipri vairāk nekā bija ar parasto karšu lasītāju, kas bija arī ok, un 717, 720 rīda lasīšanas ātrums šai pašai kartei. Varēja būt mazliet vairāk tas lasīšanas ātrums, bet katrā ziņā viņš tur diezgan labi, un lasīšanas ātrums ir stipri lielāks. Tagad man interesē viena lieta, ļoti cietais disks. Šis ir Lexar 2 gigabit sekundē cietais disks, tātad ko no viņa mēs varētu izspiest. Attaisīsim rūpīgi uzmanīgi. Cietais disks arī ir standarta formas, tātad precīzi tādas pašas formas kā šis karšu lasītājs. Liksim iekšā un paskatīsimies, ko tad mēs no šī brīnuma varam dabūt. Tas man no vienas puses ļoti patīk, jo standartizēti izmēri cietie diski, kurus šādā veidā ieliekot workflowā kastē, viņi nekur nevar nolūst, tas vadiņš nevar izkustēties, un tas principā, man liekas, diezgan jauks un drošs pasākums. Izvēlamies tātad cieto disku sistēmā un start speed 850 megabaiti rakstīšanas ātrums, 930 lasīšana kaut kur. Tātad faktiski gigabits sekundē apmēram turp šurp šis disks strādā. 930, jā. Pamēģināsim, uzliksim mazliet lielāku faila izmēru. Paskatāmies 850, jā, apmēram tas pats, jā, tad 850, 950 gigabits sekundē viņš tur. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka manam datoram ir Thunderbolt, kaut kāda mazliet agrāka versija, nevis Thunderbolt 4. Un es tikko pārbaudu internetā specifikāju, jā, šis iMacs man atbalsta tātad līdz 1 gigabitam sekundē datu pārraidi un 40 gigabitus DisplayPort režīmā. Tātad šai gadījumā šaurais punkts ir dators, kas vairāk pa gigabitu sekundē nespēja ņemt pretī. Jāaiziet uz veikalu, jānopērk jaunāks iMacs. Bet nē, tā es šoreiz nedarīšu. Es pieslēgšu šo kastīti pie sava studijas datora, kas man ir AMD Ryzen sistēmas datori. Viņš diezgan jaudīgs pirms 2 gadiem, un tam vajadzētu atbalstīt mazliet ātrāku ātrumiņu. Tūlīt paskatīsimies. Tas aizņēma kādu brīdi, kamēr es tiku galā ar savu otru datoru, bet izrādās, es dabūju mazliet labāku performanci uz cieto disku, mazliet stabilāku performanci uz CF Express karti, apmēram tos pašus rezultātus uz SDXC kartiņu. Un tas viss izmantojot to pašu USB 3.2 tehnoloģiju, kas man ir lielajā studijas datorā un kas man ir iMac datorā, kas ir gadus jau 17. gads, tas jau ir 8-9 gadi. Šis pilnībā iedos maksimālo jaudu, tad, ja jums ir USB 4 standarts vai Thunderbolt pieslēgums datoram. Man, diemžēl, neviena šāda datora nav, bet varbūt tomēr es kaut kur varētu dabūt. Es esmu atpakaļ pēc, zināma laika. Šeit man ir 23. gada MacBook Pro 16 M3 Ultra ar Thunderbolt 4 portiem. Neko ātrāku es nevarēju atrast šajos platuma grādos, bet šis ir svaigākais, kas mums te ir. Tātad, speed test vispirms uz SDXC karti.
Jā, pareizi SDXC karte, redziet, mirgo fantastisks vrājs, 250 diezgan stabils, kas principā jau ir uz robežas ar pašiem kartes limitiem. 212, nu mazliet krīt, nu varbūt karte nav jauna, ok, bet sākotnēji, teiksim, tādi, nu, stabili paliek 200 vraita ātrums, kas ir ļoti, ļoti ok šai kartei. 198, nu 200 read speeds, lasīšanas ātrums, 170 varētu būt ātrāks, bet varētu pamēģināt arī citu karti katrā ziņā, jo šīs kartes man jau ir gadi 2, 3, attiecīgi tās jau ir pēdējie metri, principā, jo kāpēc pamēģināsim citu karti. Tātad ieliekam citu kartiņu un pamēģinam šo pašu vēlreiz. Tātad mums vajag izvēlēties disku. Nē, tas nav tas. Jāpiebilst, ka šeit ir 2 sloti SDXC kartēm. Tātad, jā, šis būs īstais. Un paskatīsimies, kas mums te notiek. Fantastiski, 250, no 170 krīt vraita ātrums. Redziet, kā atšķirās performance principā 2 identiskām atmiņas kartiņām, ja, kas ir principā vienā iepakojumā pirktei. Vienai rakstīšanas ātrums ir knapi 100, otrai bija 200. Paskatīsimies, kas būs ar lasīšanas ātrumu šai kartei. Kartes ir, kā jūs teicu, lietotas, viņās kaut kas ir iekšā, viņas nav absolūti tīras, bet nu, ļoti, ļoti varēja šis ātrums. Sagaidām tagad lasīšanas ātrumu, kas mums te notiks. 130 megabaiti sekundē tikai. Jā. 190, 200, 220, redzēt, aiziet, lasīšanas ātrums jau ir, bet arī krīt. Tas man rosina uz pārdomām, ka vajadzētu paņemt visas manas Lexar kartes un paskatīties, kas tad īsti ar viņām notiek. Lai jūs ticētu, redz, kur ir kartiņas, jā, tātad viss ir Lexars, liekam iekšā un paskatīsimies, kas tad man īsti ar tām kartēm notiek. Jo es tā, principā, nebiju baigi testējis viņām ātrumus, ka es varētu tagad kaut ko te atšķirties tik ļoti, jā. Tāds, nu, pārdomu brīdis. Pārdomu brīdis. Paskatīsimies, kas tagad notiek mums. 300, 200, 150 lasīšanas ātrums krīt viņām visām diezgan daudz. Nu, šīs nav pašas dārgākās, šīs nav pašas tā kā, bet tas ir Lexar Professional, tas ir ejošs standarts, principā, ko var diezgan labi lietot. Labi, visas es netestēšu, man interesē kaut kāds vidējais rādītājs. Un, kā mēs redzējām, 200, bet viena laba karte raksta daudz ātrāk iekšā. Nu, 70, švaki iet, grūti. Nu, vispār uzkārās izskatās. Labi, šo norakstam, paņemsim, nu, vēl vienu, jo kāpēc pamēģināsim, kas tad mums te notiek. Šī karte, ko mums dod. Sākotnējs, protams, ir lēciens. 300, redzēt, 270, 250 stabili. Tas ir pēc kastes ātruma, pēc nomenklatūras 200 pāri megabaiti sekundē. 270 ir rakstīts uz kartes, bet tas ir, manuprāt, tam vajadzētu būt lasīšanas ātrumam. Bet, ja viņš raksta 200 kaut kur stabili, tad tā karte ir puslīdz ok. Nu, šai paskatīsimies, kāds ir lasīšanas ātrums, ko mēs varam dabūt ārā no tās karteņas. $170 un tikai ļoti zems lasīšanas ātrums šim kartēm. Es kaut kā biju pārsteigts, man liekas, ka baidzēja viņām labāk bišku strādāt. Bet, ok, tas ir reālā laika testiņš, ko mēs varam ar to karti izdarīt. Nu, 170 kaut kur tā. Tātad tas ir SDXC kartes. Tagad paskatīsimies nākamo. Jāpiebilst, ka šai kastei 2 porti ir Thunderbolt 4, 40 gigabit sekundē un 4 ir gigabit sekundē. Tātad lēnākām kartēm paņemsim šobrīd. Man interesē tātad šis brīnums. Tas ir CF Express TB karte, kurai lasīšanas ātrumi ir 1700 uz vāciņa. Rakstīšana 500, 450, mazliet pat lēnāk nekā bija man uz citu datu, uz iMac mazliet lēnāk. Uz Windows datoru arī mazliet kaut kur nesagāja. Lasīšanas ātrums 1400, 1500, ja, tātad tas, kā tam būtu jābūt.
1400. Faktiski visām kartēm, ko norāda ātrums, ir lasīšanas, rakstīšanas ātrums. Rakstīšanas ātrumu bieži vien nenorāda, tikai lasīšanas ātrumu. Šai gadījumā 1400 es varu izspiest. Un šis jau ir tas, šeit ir tā atšķirība. Tātad uz jaunāka datora ar Thunderbolt 4 portiem vai ar USB 4 portiem jūs varat dabūt tos 1400. Uz visiem datoriem, kas man ir USB 3.2 studijā, es dabūju maksimāli 900, vairāk es nedabūju ārā to ātrumu. Un tagad pats viens no galvenajām lietām, kas man interesē, tad 400 rakstīšana, 1400 lasīšana. Mani interesē cietais disks Lexāra, kur viņi paši raksta virsū kur ir Lexārs, viņi raksta 2000 megabits sekundē. Un šeit visam būtu jāatbalsta. Skatīsimies, kas mums notiek. 1100, 900, 1000 rakstīšana, kas ir labi, un lasīšana mums ir 830, 850, vairāk neņem. Tas nevarētu būt datora cietā diska limits, jo šis ir SSD M2, tāpat 900, 800 kaut kur. Jā. Ir mazliet vairāk nekā uz iMac 3.2, bet nav arī solītie 2000. 1100, 1000 kaut kur sākumā tas disks mazliet pavelk. Tā kā stabilāks rezultāts ir, mazliet labāks tas rezultāts ir. Kas vēl ir svarīgi, ka viņš ir stabils ilgtermiņā. Kā jūs redzējāt, dažām atmiņas kartēm šis ātrums ļoti krīt un principē varijē, kas tā kā nav labi. Ja mēs pamēģināsim mazliet lielāku failu vai mazāku failu, 1 gigabita failu, tagad kas mums notiek 1400, 1500 lasīšana tie paši 830, vairāk viņš nelasa man ātrāk, kāpēc? Šis jautājums paliek kaut kur datoru dzīlēs, jo, pie kā mēs nonākam pie kāda galvenā secinājuma šobrīd ar šo kasti. Mazliet kopsavilkums, jo es aizpeldēju jau dažādās tēmās par atmiņas karšu izturību un tā tālāk. Šī ir lieta, ko man tagad gribas pārbaudīt mazliet vienā citā video, jo man šeit ir 8 viena ražotāja, viena modeļa kartes, kas ir pirktas principā vienā partijā, un kurām ļoti atšķiras rakstīšanas, lasīšanas ātrumi. Tā kā ļoti, kas man mazliet uztrauc. Bet šīs raidījums ir par šo kasti. Tātad, kas plusi mīnusi? Plusi ir viennozīmīgi darbības ātrums un stabilitāte, jo, kā jūs redzējāt, mainot arī 3 dažādas sistēmas, tomēr es to rezultātu varu dabūt ātrāku nekā ar, kur man palika, parastajiem karšu lasītājiem. Reizēm tā atšķirība ir neliela, bet kopumā tas ātrums ir labāks, izmantojot šo kasti, nekā mazos standarta atmiņu karšu lasītājus, pat tos pašus Lexar ražojuma, tad šis dod stabilāku rezultātu. Lielais pluss, tomēr joprojām, es domāju, ir tas, ka te ir, kā angliski saka, unified, jeb vienota sistēma, ka mums ir viena standarta, viena izmēra visi karšu lasītāji, kurus es varu izmantot ar parasto vadu, bet kurus es varu vienkārši ievietot šeit. Un es varu mainīt, es varu likt iekšā tātad cietos diskus, karšu lasītājus, principā visu no šīs infrastruktūras, kas man ir vajadzīgs. Forši ir tas, ka viņi nav sapakojuši kasti pa 1000 eiro ar visiem šiem te variantiem. Jūs varat nopirkt tos, kurus jums vajag. Un, ja jūs izmantojat Lexar cietos diskus, kā man šeit ir, tad viens standarta disks, tad šie diski principā kalpo, viņi ir diezgan smuki, diezgan solīdi, tādā arī ar mazliet gumijotu maliņu apkārt aizsargāti, varat lietot ar Type-C portu un varat lietot arī šajā dokā. Dokā tas, protams, ir foršāk. Tātad, ja jūs rakstat no kameras diskā un pēc tam vai no pults diskā, kā to daru es, tad man tas liekas ļoti ērti, jo es vienkārši ierakstu no pults diskā, iemetu šeit iekšā, pārkopēju vai uzreiz montēju no šejienes, jo, kā jūs redzējāt, tomēr gigabits sekundēs te dabūju diezgan stabili, kas ir pilnīgi pietiekami jebkura veida 4K montēšanai, varbūt pat 8K, ja kāds to dara, bet mazākām izklaidēm tas pilnīgi noteikti viss pietiek. SDXC dubultais karšu lasītājs, kas ir forši, tās man patīk. 2 kartes iekšā, ja jūs nopērkat šādus 2, jūs varat tur ļoti ātri daudz ko kopēt. Tātad nopērkat kādus karšu lasītājus jums vajag, liekam iekšā pa slotiem un aiziet kopējam. Cik jūsu dators ņems pretī, tas ir cits jautājums.
Es nevaru šobrīd ar Blackmagic Disk Speed Test notestēt, kā tas būtu vienlaicīgi, bet ja pieņem to, ka šis savienojums ir 40 gigabits sekundē, tātad USB Thunderbolt 4, tad tehniski viņam vajadzētu vilkt arī no vairākiem diskiem to ātrumu vienlaicīgi, cik no jūsu dators var paņemt pretī. Šī ir otra lieta, ko jūsu dators var paņemt pretī. Pilnvērtīgi jūs šo ierīci varat izmantot tad, ja jums ir vismaz USB 3.2, tātad dators standartā ar Type-C pieslēgumu, bet nebūt ne jauns dators, jo, kā jūs redzējāt, mans iMac, 17. gada iMac, kas šobrīd jau tā kā ir pagājis no aktīvām dienesta gaitām, principā nodrošina gandrīz to pašu gigabitu sekundē ar šo kasti, ko viņš nevar izdarīt ar parastajiem karšu lasītājiem. Tātad arī ar vecāku datoru, ja jums ir tas USB 3.2 standarts, kā to noskaidrot, googlējiet jūsu datora mātes plati, skatieties, kas tur ir, kas tas ir, kādi standarti, kādi porti. Tas ir sarežģīta tēma, bet šis nav vienkārši. Ja? Tātad, ja jūsu dators ņem pretī, jūs varat dabūt labu rezultātu. Ja jūsu dators neņem pretī, tad tas būs šaurais kakls. Tātad šīs ierīces mērķis ir padarīt to šauro kaklu mazliet platāku vai pārnest uz citurienu uz jūsu datoru, piemēram. Jo šajā gadījumā te viss strādās diezgan forši, diezgan efektīvi, es teiktu. Kopumā atšķirība starp manu USB 3.2 datoru un USB 4 šo MacBooku nav liela. Tas nav iemesls, lai es upgradeotu datorus, bet man ļoti patika diska, tātad cietā diska, kur man ir cietā diska lasīšanas ātrums, kas uzlēca virs tātad 1 gigabita, kas bija apmēram 1,5 gigabita sekundē, kas ir principā pusotru reizi ātrāks, un tas arī nav iemesls, lai es tagad pirktu jaunu Mac Studio vai MacBook Pro, bet, ja jums ir kāds no šīm modernajām jaunajām ierīcēm ar USB 4 vai Thunderbolt 4, tad jūs to atšķirību izjutīsiet daudz vairāk. Nu ko, šeit vēl ir papildus savienojamība, tātad Type-C porti un USB 2 ports, 3.2 visticamāk, un aizmugurē mums ir arī iespēja pieslēgt klāt kādu ierīci, kas atbalsta Type-C, tā skaitā ekrānu. Tātad faktiski, ja jums ir datoram viens display ports, tad jūs varat šo izmantot saslēgtu virknē un pie šī pieslēgt ekrānu, un jums nepazudīs bilde, kas ir pārdomāti un forši. Man pie plusiem ļoti patīk infrastruktūra, tas, ka beidzot ir šie vienādie karšu lasītāji. Man mazliet pietrūks tādā praksē tas, ka uz šiem virsū kaut kur būtu lieliem burtiem uzrakstīts SSD, Type-C, CF Express, SDXC. To var nomarķēt ar flomasteri, bet šo informāciju var atrast otrā pusē. CF Express 4, ja, tur karšu lasītājs. Redziet maziem burtiņiem. Tātad, to varētu kaut kā attīstīt, ka, teiksim, uzlikt kaut kādu lielāku logo virsū, lai mēs šos varam identificēt, ja jums ir nopirkti, tad, kad jums būs nopirkti 4-5 šie lasītāji. Pats par sevi šis lasītājs ir baigi foršais. Datora pasaule ir sarežģīta, bet mazliet šo visu mēs atvieglot varam. Vēl viens plusiņš, ko es nepateicu, protams, ir tas, ka šī kaste ir mazliet ergonomiska, mazliet estētiski smuka, ko jūs noliekat uz sava galda, kas aizņems mazāk vietas nekā 5 karšu lasītāji ar vadiem. Mana personīgā problēma ir tas, ka datoram vienmēr ir par maz portu, kur pieslēgt lietas. Jo, ja es ikdienā strādāju tādā ritmā, kā es to daru, tas nozīmē, ka man ir 2 karšu lasītāji, man ir 2 cietie diski ārējie pieslēgti visu laiku turp atpakaļ pie datora, un bieži vien nākas ar vadu pieslēgt vēl kaut kādu kameru, 2 kameras pārkopēt datus, tātad 6 vadi, tas ir nepārtraukti, kurus nākas pārspraust. Dators ir stacionārais, ja jūs tas ir portatīvais dators, tad to portu ir parasti mazāk, nākas kaut kādu dock stāciju lietot un kaut ko tādu, un tas vienmēr ir tāda sāpe līst zem galda meklēt, kur tagad to vadiņu iespraust. Vēl viena lieta, kas man ļoti nepatīk stacionārajiem Windows datoriem, ka tie porti visi ir aizmugurē, un lai atrastu tos 2 USB Type-C portus, kas tur mums ir atvēlēti, nākas līst zem galda, satikties ar zirnekļiem un tad kaut ko tur iespraust.
Šīs workflows visu to iznes galda virspusē, un mums principā tātad ir ļoti ērti 6 sloti, kur mēs varam likt Lexera ražotos karšu lasītājus un diskus, un man ir priekšplānā Type-C un Type-B 2 USB portiņi, kur es varu iespraust arī to kameru un to vēl kaut ko man vajag pārkopēt. Tātad ļoti jauka ierīce. Pati šī kaste nebūtu nav dārgākais. Dārgākais ir komplekts, kad jūs to visu salasat, kā jūs gribat kopā, bet, ja jums ir vajadzīga kaste un viens karšu lasītājs, jūs principā 400 eiro robežās to varat nopirkt. Un pamazām upgradeoties uz citiem karšu lasītājiem un pamazām upgradeoties, piemēram, uz Lexer cietajiem diskiem. Terabaits, 2-4 terabaiti. Tādā veidā jums tas sākuma kapitāls, ko jūs ieguldat, ir aptuveni 400 eiro, un jūs varat sākt strādāt. Tas man personīgi ļoti patīk, lai nav uzreiz jānopērk tagad pa 1000, pa 2000 eiro kaut kāds komplekts, kuru es varbūt lietošu, varbūt nelietošu. Man vajag SDXC kartēm lasītāju, man vajag CF Express, un man vajag pāris cietos diskus. Viss, salasu to, ko man vajag, iepērku. Es domāju, šī ir ļoti, ļoti forša pieeja no Lexera, tātad dot lietotājiem iespēju izvēlēties, kas viņam ir vajadzīgs, un galu galā iegādāties tikai to, ko vajag. Vēl viena ļoti forša niansīta. Visiem šiem piederumiem, karšu lasītājiem, nāk līdzi ļoti smuks, tad attiecīgi rakstīt 40 gigabit sekundē vadiņš. Tas nozīmē, ka jums atkal nav jāskrēda kaut kur jāmeklē kaut kas. Viņiem visiem nāk pārēja no Type-C uz parasto USB 2 standartiņu, ja? USB 3, pareizāk sakot. Tātad visiem nāk klāt vadiņš un pārēja. Vēl nāk dīvainas ļoti foršas tādas uzlīmītes, Lexer Professional. Es nezinu, kur tās uzlīmes ir jāliek, bet varbūt tur marķēšanai vai kaut ko tādu izmantot. Katrā ziņā patīkams sīkums. Ja, tātad šie vadiņi visur mums smuki 40 gigabit sekundē ir. Tas ir akmens USB vada standartu veidotājiem, ja, kad visi vadi izskatās vienādi, un ja Ķīnas ražotājs tur nav uzrakstījis virsū, kas tur ir, tad ir slikti. Šeit visur rakstīt 40 gigabit sekundē. Lexer, tā ka jūs ziniet, kas ir kas, un to visu varat lietot. Jo šos jūs varat lietot arī bez šīs kastes. Tātad, kas pats par sevi ir salīdzinoši labi, ātri, kvalitatīvi karšu lasītāji. Vienkārši karšu lasītāji. Bet kopā ar Workflow šis pasākums izskatās ļoti, ļoti interesants. Vēl viena forša lieta. Šai ierīcē jūs varat nopirkt arī mazo brālīti māsiņu, kas ir 2 slotu Workflows, kuram piedevām jūs varat iegādāties powerbank barošanu. Tātad ceļa variants, un attiecīgi jūs varat paņemt līdzi ceļā nevis šo kasti ar lielo elektrības barošanu, bet jūs paņemat līdzi vienkārši powerbanku un mazo 2 slotu kastīti, kas ir mazāka, bet kurā jūs tāpat varat ielikt šos standartizētos karšu lasītājus. Un tas jums maksās aptuveni 100 eiro, kas ir pavisam pieņemami. Powerbanka papildus maksā plus mīnus 50-60 eiro, tātad jums ir komplektiņš, ko jūs paņemat līdzi, paņemat savus vajadzīgos karšu lasītājus un ceļā kopējat datus, ja jums tas ir ļoti, ļoti nepieciešams. Un, protams, visi šie karšu lasītāji arī standartā maksā 50-60 eiro, kas ir patiesībā ļoti, ļoti laba cena šim lasītājam. Un pats svarīgākais, ja jūs šo meklējat internetā, tad tas maksās kaut kur 700-750 eiro atkarībā no tirgotāja alkatības, bet sadarbībā ar Focus Nordic tikai šobrīd jūs šo kasti, kā jūs minēju iepriekš, Fototelpas veikalā varat atrast par ļoti, ļoti, ļoti labu cenu un piemeklēt attiecīgi sev šos adapterīšus, slotus un tā tālāk, ko jums vajag pievienot. Šī cena nebūs visu laiku, iespējams, ka tā vairs nav aktuāla, ja jūs skatāties to video jau stipri vēlāk, bet šobrīd iepazīšanās cena šai kastē ir ļoti, ļoti jauka. Skatieties Fototelpa LV veikalā un tikai šī kanāla skatītājiem speciāla cena šim foršajam modelītim. Un beigās vissvarīgākais jautājums visos apskatos. Vai es pats šo iegādāšos? Un, teikšu jums godīgi, jā. Es vēl neesmu izlēmis par
cietajiem diskiem, bet man ir ļoti azarts upgradeot savu esošo cieto disku sistēmu, kura ir ļoti forša. Ja redzēt, es izmantoju arī šos pamatā SanDisk diskus, bet man ir šobrīd ļoti liela interese un vēlme upgradeoties uz šiem diskiem tīri dēļ standartizētā Type-C pieslēguma, jo man ļoti nepatīk, kā es teicu, līdz zem galda meklēt vadu, piespraustot cieto disku un tagad viņu tur kaut kur kopēt. Šajā kastē ierakstu materiālu, ielieku portā un pārkopēju vai uzreiz samontēju. Man šis setups ļoti patīk. Nu, lūk, sanāca mazliet tehniski, sanāca daudz par skaitļiem, par ātrumiem, bet, kā es teicu, datori ir dažādi, datoru portu caurlaidība ir dažāda, un it sevišķi šobrīd, kad mums eksistē tirgū vienlaicīgi gan jauni datori, gan 10 gadus veci datori, mēs ļoti lēkājam starp šīm ierīcēm un starp šiem standartiem, un bieži vien, kā jūs redzējāt, pašas atmiņas kartes var pievilt ar ātrumu, karšu lasītāji var pievilt ar ātrumu, un man liekas, ka priekš sevis, es nesaku, ka visiem tas jādara. Man liekas, ja es priekš sevis standartizēju to visu datu kopēšanas sistēmu, un šī kaste man to ļauj izdarīt, tad man tas ikdienu varētu padarīt mazliet efektīvāku. Es mazliet vairāk laika tērētu lamuvārdiem, meklējot vadus zem galda vai portus datoram aizmugurē, un galu galā tas samazina to ikdienas stresa līmeni, kas jau mums tā ir pietiekami augsts. Tātad es uz šo kasti skatos kā uz ikdienas darba organizatoru, kas man varētu mazliet palīdzēt justies labāk dienas beigās. Protams, cietie diski visu izmēru vēl nav pieejami, bet man uz galda šeit ir 4 terabaiti disks, kas ir demo produktiņš, un šis šobrīd ir forši nopērkam. Paldies, ka skatījāties, bija gari, ja noskatījāties līdz galam, nospiediet like, un tad nākamais video varētu būt, kurā es padzināju šīs atmiņas kartes, un tad mēs īsti saprotam, kas tad ar viņām notiek, un kāpēc viņas man visas nestrādā vienādi labi, un kur viņas likt galu galā. Uz tikšanos!